Sofija Kaningema kļūst populāra ar vēl vienu drosmīgu patriotisku soli. Un kamēr šī sieviete viena pati stājas pretī sporta pasaulē un cenšas aizstāvēt sieviešu tiesības sporta arēnā, viņa tagad redz, ka 73% amerikāņu piekrīt viņas viedoklim un uzskatām, ka vīriešiem nevajadzētu ļaut piedalīties sieviešu sportā, punkts, bez izņēmumiem. Un mums patīk stipra karaliene, patriotiska karaliene, sieviete, kura nebaidās aizstāvēt savas tiesības un iestāties par mazajiem bērniem, īpaši mazajām meitenēm. Bet šis ir tas brīdis, kas notika šajā nedēļas nodalē un kas ir padarījis internetu traku, īpaši liberāļus, un es esmu pilnībā par to. Labi, viņa ir bārā. Sēž. Tiem, kas nav lietas kursā, viņa vakarā dziedāja country bārā, izpildot Tobija Kīfa dziesmu Courtesy of the Red, White and Blue, kas ir dziesma par patriotismu nākamajā līmenī. Amerikāņu meitenes un amerikāņu puiši vienmēr piecelsies un sveiks karogu. Mēs vienmēr atpazīsim, kad redzam Amerikas karogu plīvojam. Daudz vīrieši ir miruši, lai mēs varētu naktī mierīgi gulēt, kad noliekam galvu uz spilvena. Šeit tiek runāts par to, ko nozīmē būt amerikānim un cik ļoti tu esi lepns. Bija tik daudz vīriešu, kuri ziedoja savas dzīvības, lai cilvēki varētu dzīvot mierā un būt amerikāņi, un mēs atbalstam karogu. Un tieši šāda veida retoriku kreisie absolūti neieredz, jo, kad kāds zina, ko viņš vēlas aizsargāt, ko viņš vēlas aizstāvēt, par ko viņš iestājas un kam viņš tic, tu īsti nevari viņus salauzt ar trakām, haotiskām idejām, piemēram, transpersonu tiesībām sportā. Es domāju, tas ir diezgan pašsaprotam. Tātad šī ir tāda dziesma, kas ir ļoti patriotiska un liek kreisajiem pilnīgi sajukt prātā. Hei, Hend, ej un uzspied savu vārdu viņa saraksta augšgalā, un brīvības statuja sāk vicināt dūri, un ēglis lidos cilvēku. Būs elle vaļā, un kad dzirdēsi māti brīvību, sākam zvanīt ar zvanu, šķiet, ka visa valsts pasaule gāžas pār tevi. Es tev to atnesu no sarkanā, baltā un zilā karoga. Tiks nodrošināta taisnīgums, un cīņa būs nikna. Lielais sums cīnīsies, ka tu kratīsi viņa būri, un tev būs žēl, ka tu ķeries klāt ASV, jo mēs tev iespērsim ar zābaku pa pakaļu. Tā ir amerikāņu pieeja. Atkal dziesma par amerikāņu patriotismu. Tāda lieta, ko daži vīrieši dziedātu bārā. Bet, ja WNBA spēlētāji, kur ir strīdu centrā, piemēram, Sofija Kaningema, dzied šo dziesmu pilnā balsī, burtiski izkliedzot to, es domāju, viņi patiešām nezin, ko ar viņu iesākt. Paskaties uz šo. Šis ir video no pirmās personas skatpunkta. Tu aizēji uz Fever spēli un kaut kādā veidā nonāc tajā pašā bārā kā Sofija Kaningema. Redzi, nav nekāds pārsteigums, ka šeit ir kāda jauna meitene, kura ir patriotiska. Un tas nāk ar ideoloģisko izpratni un morālo skaidrību, ka nevajadzētu ļaut trans vīriešiem vai trans sievietēm spēlēt Amerikas sportā. Jo, kad kāds zina, par ko viņš cīnās, zina, kam tic, zina, par ko iestājas, un to dara bez kautrēšanās, tu viņus nevar samulsināt ar bīstamām idejām. Es domāju, nav velti, ka visa Krievijas, Ķīnas un Kataras pieeja, kā mēģināt iznīcināt Ameriku, ir radīt haosu. Lai cilvēki nezinātu, ko domā, uzspiežot cilvēkiem trakās ideoloģijas, lai viņi būtu apjukuši, jo apjukušus cilvēkus ir viegli uzvarēt, bet lepnus cilvēkus nav viegli uzvarēt. Šī dziesma ir pierādījums tam, kāpēc Sofija Kaningema ir tik pārliecināta un droša stājoties pretī WNBA, un viņa ir radījusi kustību. Un kad es saku kustība, es domāju tiešām nopietnu, intensīvu kustību, lai cīnītos pret transpersonu jautājumu, kas šobrīd notiek. Es domāju, mēs par to esam runājuši, bet tagad NBA vīrieši mēģina pierādīt, cik absurdi ir tas, ka vīrieši tiek draftēti NBA. WNBA it kā tas padarītu spēli līdzvērtīgāku. Es domāju, paskaties šo video. Nu, šīs nedēļas sākumā es paziņoju. Es esmu transpersona. Es esmu sieviete. Es identificējos kā cilvēks, kurš dažreiz identificējas kā sieviete. Pareizi, tu skaties uz to un domā, tas ir absurdi, bet tas tiešām ir absurdi. Viss šis ir absurds. Un tu nevari ļaut šādam vīrietim spēlēt WNBA spēlē. Un tas ir tas, par ko iestājās Sofija Kaningema. Viņa saka, tas ir pilnīgi traki, bet lūk, kas vēl. Lai gan ir daudz mēdīju personību, piemēram, šīs muļķis, kurš arī ir WNBA un cenšas iegūt politiskos punktus un atzinību. Lielākā daļa amerikāņu patiesībā atbalsta Sofiju Kaningemu. Statistika par to ir neticama.
neticama, bet pagaidi, vienkārši paklausies, cik traka ir šī sieviete. Tagad tas ir mūsu jaunā cīņa. Es domāju, es teicu, ka cīņas ir mainījušās. Jā, Zinu, mūsu nodomi ir tie paši, bet tagad, kad vide ir mainījusies, mēs redzam, ka transpersonu tiesības tiek atņemtas. Ir daudz diskusiju par transpersonu sportistiem un par to, kurās sacensībās viņi drīkst piedalīties. Es jebkurā laikā ar prieku pieņemtu transpersonu sportistu savā komandā vai pret manu komandu. Tas vienkārši ir tīrs stulbums. Un fakts, ka viņiem kaut kā ir izdevies pārliecināt cilvēkus, ka viņiem vajadzētu vairāk rūpēties par transpersonu tiesībām nekā par savām tiesībām. Šī sieviete visu savu dzīvi ir strādājusi, lai kļūtu par profesionālu sportisti, un ir gatava to visu atdot politiska mirkļa dēļ, lai iegūtu kādus punktus. Viņai ir 10 miljoni skatījumu. Lielākā daļa amerikāņu redz, ka tas ir pilnīgi absurdi. Pilnīgi absurdi. Bet amerikāņi atbalsta Sofiju. Un Ulla Alkika bija notikuma vietā, lai iemūžinātu visu notiekošo. Es domāju, ka WNBA runā pati par sevi. Mums tas būtu jāpatur tikai sievietēm, tikai bioloģiskām sievietēm. Zinātne ir diezgan skaidra. Kā pedagoģei man nav grūti atcerēties no bioloģijas, kad ir divi dzimumi, zēni un meitenes. Šis nav jautājums par transpersonām. Tas ir jautājums par dzimumu. Mēs cenšamies aizsargāt sportu nevis no sievietēm, kuras apgalvo, ka ir transpersonas. Vai ne? Un tieši tas ir galvenais punkts. Šis nav par transpersonām. Tam nav nekāda sakara ar transpersonām. Tas ir par sieviešu aizsardzību. Vienkārši saprotami. Bet WNBA nezina, ko ar to iesākt. Viņas patiešām nezina, ko ar to iesākt, jo joprojām līdz šim brīdim nevar saprast, kāda īsti ir sievietes definīcija. Viņas ir iedzītas stūrī, jo vīrieši no NBA ir nākuši klajā ar paziņojumiem, ka viņi piedalīsies WNBA draftā. Un viņas ir apjukušas. Nē, ko lai mēs darām? Ko lai mēs darām? Labi. Un tāpēc WNBA mēģina rast kaut kādas atbildes uz jautājumu, kas īsti ir sieviete. Jo acīm redzot, tas nav 6 pēdas un 5 soles garš turku spēlētājs vārdā Īsons, kurš apgalvo, ka ir sieviete. Ko lai mēs ar to darām? Tas notiek laikā, kad WNBA pat nespēja definēt, kas ir sieviete. Līgas darba grupa šonedēļ tikās, lai apspriestu vai noraidītu, citēju, cilvēku ļaunprātīgos centienus, kuri nevēlas redzēt vīriešus, sacenšamies pret sievietēm. Tagad bijušie NBA spēlētāji Enes Kanters Freedoms un Royce Vaits apstrīd šos atbilstības noteikumus. Vaits pat draud ar tiesvedību, ja viņa neizvēlēsies. tā izskatās. Es domāju, man tas ļoti patīk. Man tas vienkārši patīk, jo atkal, kad ir šie cilvēki, kad sievietes saka, aizsargājiet mūs. Un es domāju, ka Rīsa ir vislielākā, bet kad vīrieši saka, nē, ziniet ko, mēs esam sievietes, ir diezgan acīm redzam, ka kaut kas nav kārtībā. Un ir skumji, ka tieši tas ir nepieciešams. Ir skumji, ka simtiem un tūkstošiem sieviešu saka, aizsargājiet mūs un mūsu iespējas piedalīties sportā no šiem vīriešiem, kuri pievienojas apgalvojot, ka tagad identificējas kā sievietes. Un viņi varbūt tam tic, bet lūdzu, aizsargājiet mūs. Rūpējieties par mums vairāk nekā par nelielu minoritāšu grupu, kas ieguvusi politisko varu ar savu trako kampaņošanu un iebiedēšanu. Vīrieši nāk klajā un saka, jā, mums vajadzētu aizsargāt šīs sievietes, aizsargāsim šīs sievietes ģeniālā veidā. Dažreiz identificējos kā melnādaina transdzimuma lesbieta, un es nevaru aprakstīt, cik tas ir atbrīvojoši. Lai gan pēdējās dienās esmu piedzīvojis daudz naida. Es domāju, ka ņemot vērā man ieguldījumu basketbola spēlē, to, ko es sniedzu komandai, ko es sniedzu līgai, attiecībā uz atlētismu un prasmēm, tas būtu acīm redzams diskriminācijas gadījums. Un mēs plānojam izmantot visas iespējamās juridiskās iespējas. Es domāju, kāpēc cilvēki bija ļauni pret tevi? Kāpēc viņi tev vajāja? Tu esi tikai vīrietis, kurš atklāja savu patieso sievietes pusi. Tur nav nekā tāda, kas ļautu trans kustībai būt neapmierinātai. Tieši par to jūs esat iestājušies, par to jūs esat cīnījušies visus šos gadus. Kāpēc jūs viņu vajājat? Vai tad jums nevajadzētu iestāties par mīlestību? Lūk, tā ir tā lieta. Tā ir vienkārši absurda kustība. Tā ir absurda kustība. Un ik viens, kurš spēj domāt skaidri, to redz. Un 73% amerikāņu, paldies Dievam, spēja redzēt skaidri. Tas ir oficiāli. Aptauja rāda, ka 73% amerikāņu piekrīt Sofijai Kaningemai, ka vīriešiem, kuri identificē sevi kā sievietes, nav vietas sieviešu sportā. WNBA nav spējusi definēt, kas ir sieviete, un viņi ir vēstures nepareizajā pusē. Līgu vada vietējie liberāļi. Viņiem vajadzētu saprast, kas notiek, un pateikt Amerikai, ko nozīmē vārds sieviete. Beidziet spēlēties ar sieviešu sportu. Šajā sanāksmēs tika apspriestas plašas tēmloks, tostarp turpinātas diskusijas par transpersonu sportistiem un pastāvīgā naida un naidīguma izpausmes pret spēlētājām tiešsaistē. Pašlaik nav tūlītēji atbilstības jautājumu, kas ietekmētu WNBA. Jā, ir gan. Un mēs stingri nosodām ļaunprātīgos centienus izmantot šīs tēmas, lai pazemotu vai marginalizētu citus. Citiem vārdiem sakot, mums nav ne jausmas, kā ar to tikt galā. Jā, viņi saka, ka pašlaik nav nekādu jautājumu, ar kuriem būtu jānodarbojās tur vai tāpēc, ka, kad Enes Kanters un Royce Vaits paziņoja par savu atbilstību, es izskatīju 409 lapušu vienošanās līgumu, kas būtībā ir sava veida konstitūcija. Un tur ir teikts, ka, lai būtu atbilstoši, tev ir jābūt, citēju, sievietei. Bet nekur visās šajās 409 lapusēs
nav definēts, kas ir sieviete. Es domāju, tas taču ir pilnīgs absurds, vai ne? Sieviešu Nacionālā basketbola asociācija nespēja noteikt, kas ir sieviete trešdienas sanāksmē. Šodienas sanāksmē tika apspriesti dažādi temati, tostarp turpinājās diskusijas par transpersonu sportistēm. Ziniet, un starp citu, šis ir, piemēram, video ar Šīhanu, un viņi ir aizklājuši viņa krūtis, jo, ziniet, to nedrīkst rādīt ekrānā. Draugi, vai mēs varam uz mirkli apstāties uz brīdi un padomāt, kā mēs to visu paskaidrosim saviem bērniem, kad viņi pieaugs? Jo cerams, līdz tam laikam viss šis tiks nosodīts, bet mums patiešām nāksies par to runāt. Mēs viņiem teiksim, bija tāda sieviete, viņas vārds bija Sofija Kaningema. Viņa bija gara, viņa bija blondīne, viņa bija stipra, viņa bija patriotiska, viņa bija drosmīga un viņa spēlēja puišu basketbolā. Un tad viņai pateica, ka ir vīrieši, kuri vēlas izlikties par sievietēm un vēlas sacensties ar viņu. Un viņa teica, es domāju, ka tas ir slikti, jo tas ir bīstami man. Un visa pasaule viņu par to ienīda tik ļoti, ka vīrieši 6 pēdas un 5 solas gari vīrieši bija spiesti izlikties par sievietēm, lai mēģinātu viņu aizstāvēt pret visu šo jēzgu. Un organizācija, kuras labā viņa sportoja, nevarēja saprast, kāda ir sievietes definīcija. Un tāpēc kas? Vai jūs vispār varat iedomāties, kā mēģināt to visu izskaidrot saviem bērniem ārpus tās drāmas, ar kuru mēs esam pazīstami, un viņi skatīsies uz mums tā, it kā mēs būtu pilnīgi traki, jo mēs izklausāmies pilnīgi traki, jo viss šis stāsts ir pilnīgi traks. Būs diena, kad visa šī transkustība atkāpsies otrajā plānā, un mēs atskatīsimies un jautāsim, kā sabiedrība varēja kļūt tik apjukusi. Un atbild uz to, protams, ir ārvalstu spēki, kuri vēlas, lai amerikāņi būtu apjukuši, bet arvien vairāk cilvēku spēja vienkārši saskatīt šī visa neprātu, un šāds publicitātes triks ir ģeniāls, un tas ir tieši tas, kas ir nepieciešams. Un vēlreiz, tas, kas ļauj Sofijai Kaninghamai stāvēt un noturēties, neskatoties uz to, ka viņa laukumā cieš no sakām, kur viņu fiziski uzbruk un aizskar un tā tālāk, tas ir tāpēc, ka viņa zina, kam tic, viņa zina, par ko iestājas, viņa ir patriotiska, viņa ir saistīta ar savu valsti, ar upuriem, ko viņas valsts ir nesusi, savas valsts diženumu un to, ko nozīmē būt sievietei un aizstāvēt sievietes. Un tas viss kopā padara viņu par cilvēku, kurš spēj piecelties un cīnīties par to, kas patiešām ir pareizi. Un man personīgi tas ļoti patīk. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam!